No 29. marta līdz 1. aprīlim izstāžu kompleksā Rāmava notiek izstāde Pavasaris 2012. Šeit var aplūkot arī Sijā Bevo Agro piedāvājumu. Es pārstāvu firmu Sijā Bevo Agro, un mēs ražojam lauksaimniecības agregātus, kā arī atpūtas mājiņas. Firma Bevo Agro ir radījusi Latvijas lauksaimniecībai piemērotu agregātu, kas ir paredzēts āruma sagatavošanai sējai ar vienu apstrādes reizi. Ar šo agregātu strādājot nav vajadzīgs zemes šļūce un nav vajadzīgs kultotājs. Šeit viss tiek izdarīts ar vienu aparātu un ar vienu pārbraucienu, ja zeme ir normāli sagatavota, uzarta un nav nezāles. Tā ir šī agregāta galvenā priekšrocība. Viņš ir salīdzinoši ļoti viegls, salīdzinoši ar citiem līdzīgiem agregātiem. Tātad arī ļoti neliels degvielas patēriņš un ļoti liela braukšanas ātrumi. Braukšanas ātrums ar viņu pa lauku optimālais ir 15–16 km/h. Var braukt arī ātrāk, ja nav akmeņi, bet šis ir ieteicamais ātrums. Traktora jaudas arī salīdzinoši ir vajadzīgs ļoti neliels. Uz katru agregāta metru apmēram 20 zirgspēku traktora jauda nepieciešama. Šos lauksaimniecības agregātus mēs izgatavojam uz pasūtījumu pēc nepieciešamas traktora jaudas, pēc zemes tipa. Šis agregāts ir radīts darbam, bet mūsu firma arī domā par cilvēku atpūtu, un tādēļ radīts ir šīs atpūtas mājiņas, kuras ir paredzētas nolikšanai vai no skaistā dabas vietā ar skatu uz ainavu, ļoti liels loks otrā redzams ir, vai arī vienkārši kā dārza mājiņas, vai viņas var izmantot arī kā sarga mājas, kā kiosks. Mājiņas ir neliels daudzums izgatavots gatavs, jā, bet arī tās tiek gatavotas, viņas ir nopērkamas, viņas ir pasūtājums. Arī komplektācija var būt atkarība no vēlmēm, vai tur ir iekšā tirdzniecības lietas, vai tā ir gulta, vai citiem mērķiem paredzētas mājiņas.